Eviks Siliņu pēkšņi ir skārusi apgaismība. Viņa par Briškena darbošanos ir pateikusi tādus vārdus: man ātrāk vajadzēja to saprast. Ar to saprast Siliņas kundze domā Briškena kunga darbošanos, kura ir novedusi situāciju satiksmes ministrijā līdz reālai krīzei, kur mēs reāli esam par 10 miljonu uzbūvējuši pāli Daugavā, kas šobrīd par summu ap 500 000 vienkārši tiks iekonservēts un stāvēs kā tāds piemineklis, lai visai sabiedrībai, Rīgas viesiem, Rail Baltica uzraugiem no Briseles atgādināt par to, kādi nejēgas ļoti ilgu laiku Latvijā ir bijuši pie varas. Kad eksministrs Briškens, pašreizējais Saimas tautsaimniecības komisijas priekšādātājs, te mēs arī varam saprast, kāpēc mums ar tautsaimniecību veids labāk vai sliktāk. Briškens iestājas progresīvos, viņš toreiz tika reklamēts kā ilgadējs Rail Baltica līderis. Rail Baltica līderis iestājas progresīvos, lai šis projekts veiksmīgi tik norealizēts. Šobrīd, pēc pāris gadiem, mēs redzam, pie kā tas viss ir novedis. Un šeit, manuprāt, ir tiešām vietā ļoti labs jautājums. Vai nebūtu ilgadējiem Rail Baltica līderim par viņa darbošanos visdažādākajos amatos? Rail Baltica institūcijās, satiksmes ministrijā beidzot jāizraksta rēķins, un Latvijas sabiedrība varētu tiešām sarēķināt kopumā, cik šī absolūti nespējīgā cilvēka darbošanās šajos amatos mums ir izmaksājis, kāda ir zaudējuma, tā teikt, skaidri savilkt galus kopā, ko mums maksā progresīvo esamību augstos valsts amatos.